Labrīt, labdien, es ceru, ka visi mani labi dzird. Tad es esmu Monta Oga, Iepirkuma uzraudzības biroja tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore. Un, informatīvi tie, kas varbūt zvani interesēs Iepirkuma uzraudzības birojā, jā, vairs nav metodoloģijas departaments, bet ir tiesību aktu piemērošanas departaments. Jā. Un šīs dienas mans mērķis, uzreiz jums norādu, ir informatīvos nolūkos pastāstīt par jauno publisko iepirkumu likumu. Jā. Tāpēc šo semināru tā arī uztveriet, informatīvs seminārs, jo gan tādam cilvēku skaitam, gan tik tādā saīsinātā laikā, protams, detalizēti mēs niansēs nevarēsim ieiet. Un tāpēc centīšos varbūt jums pastāstīt par niansītēm un par tādiem jaunumiem, kas ir sagaidāms. Jā. Uzreiz jānorāda, jaunais publisko iepirkumu likums ir diezgan skaļi teikts. Tas pats vien publiskais iepirkums mums ir. Varbūt jaunajā likumā ir šādi tādi jauninājumi, bet pēc būtības jau iepirkums ir un paliek iepirkums. Un kāpēc tad bija nepieciešams jaunais likums un kāpēc tika pieņemts jaunais likums, šeit arī norādīts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta padomes direktīvu jauno. Ja? Un faktiski šī direktīva tika pieņemta tālāk, lai sakārtot varbūt daudzas lietas, kas jau bija noregulētas praksē, ja? Tā skaitā Eiropas Savienības tiesas praksē. Un, jā, jaunais publisko iepirkumu likums pieņemts 16. gada 15. decembrī un stāsies spēkā viņš 1. martā. Jā. Tātad faktiski pēc pusmēneša stāsies spēkā šis likums jaunais. Un šeit ir jānorāda, ka daudzi jautājumi tiks noregulēti ministru kabineta noteikumos. Viena no šiem noteikumiem būs procedūra norises noteikumi, kuros tiks noteikti piedāvājumi pieteikumu iesniegšanas termiņi, jā, varbūt tā kārtība, kas ir jāparedz nolikumos, kas ir jāparedz iepirkuma procedūras ziņojumā, un uzreiz arī varu nomierināt, nekāda tāda jauna republika arī atklāta netiks. Jā. Faktiski daudzas lietas, kas jau ir paredzētas pašais spēkā esošajā regulējumā, būs noteikts šajos te noteikumos. Un par termiņiem runājot, lai gan šie noteikumi pagaidām ir tikai tapšanas stadijā, tas ir projekts, uzreiz varu norādīt, ka termiņi gan jaunajā regulējumā būs nedaudz saīsināti. Par piemēru var minēt atklātā konkursā virs sliekšņiem šis te piedāvājuma iesniegšanas termiņš mazāks kā 35 dienas, ja, un saīsinātā arī saīsināt šo termiņu varēs, savukārt zem sliekšņu konkursā šis te piedāvājuma iesniegšanas termiņš 20 dienas būs. Jā. Tā ka termiņi gan būs īsāki. Un tāpat ir paredzēt daudzi citi noteikumi, piemēram, zaļā publiskā iepirkuma noteikumi, pat ar tiem arī pēc tam, kad tie stāsies spēkā, varēs iepazīties tuvāk, lasot šos noteikumus. Un pirmais, kas būtu jāievēro jebkuram iepirkuma procedūras gan rīkotājam, jā, ir pārējais noteikums. Un tas galvenais princips jau ir nemainīgs. Tās procedūras, kas ir izsludinātas vai uzsāktas pirms šī 1. marta, arī pabeidzamas ar to likuma regulējumu, kas ir spēkā pašreiz. Jā. Tajā skaitā arī apstrīdamas vai pārsūdzamas. Tā, ka tās procedūras, ko jūs esat uzsākuši pirms 1. marta, arī pabeidzamas saskaņā ar šī te pašreiz spēkā esošā likuma regulējumu. Vienīgais gan šādas te uzskaitītās normas būs piemērojamas jebkurā gadījumā no 1. marta. Un tad šīs te regulējums attiecas uz publikācijām. Jā. Un no 1. marta Iepirkuma uzraudzības biroja sistēma nodrošinās arī šos te jaunos publikāciju veidus. Un pārējais noteikums arī paredz, ka noslēgtās vispārīgās vienošanās administrējums saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma
vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā. Nu, un, lai vieglāk sekot līdz gan prezentācijai, gan jaunajam likumam, viens gan būs mainījies likuma struktūra varbūt, jā, un ja mēs bijām pieraduši, par piemēru var minēt, kad nepamatot lēts piedāvājums tika regulēt 48. pantā, visi jau, kas darbojas ar iepirkumiem, to zina no galvas, jā, tad faktiski tagad šī te likuma struktūra, varbūt kārtība, panti ir mainījušies, jā, tā sauktie mazie iepirkumi tagad būs 9. pantā, izslēgšanas noteikumi 42. pants, jā, vairs nav 39. Visiem mums būs jāielāgo jauni panti. Nu, un sākot runāt tuvāk jau par tēmu, šeit es esmu izcēlusi likuma izņēmumus, nevēlti esmu izņēmumus lietējusi pēdiņās. Un kā jau tas arī ir, pašais spēkā esošajā likumā 3. pantā paredzēta likuma piemērošanas izņēmumi, neatkarīgi no lieguma cenas, par tiem par jaunumiem varbūt mēs parunāsim arī turpmākajos slaidos. Nu, 5. pantā ir noteikti likuma piemērošanas izņēmumi līdz 135 000 piegādēm un attiecīgi arī būvdarbiem, tad šie 5 225 000 eiro. Līdz šim te slieksnim netiek piemērots likums, bet 5. pantā uzskaitītajos gadījumos virs šīm te summām tad ir jāpiemēro likuma regulējums. Nu, un otrā pielikuma iepirkumiem jaunums ir tāds, otrā pielikuma tā sauktie B daļas iepirkumi, es vēl joprojām viņus spītīgi tā dēvēju, lai gan likums vairs šādu te jēdzienu neparedz, ir otrā pielikuma iepirkumi. Tiesības nepiemērot 9. pantu, tie ir tā sauktie mazie iepirkumi, jā, līdz 42 000 eiro, otrā pielikuma iepirkumiem tiesības nepiemērot šo te regulējumu. Nu, un pie likuma izņēmumiem, lai uzskatāmības nolūkos, esmu arī atspoguļojusi šo te jau paredzēto, ka pārtikas iepirkumiem tiesības nepiemērot šo te mazo iepirkumu 9. panta regulējumu, ja ievēro zaļā iepirkuma prasības. Nu, un jaunā likuma 10. panta 2. un 3. daļa paredz, ka tiesības nepiemērot 2. pielikuma sadaļas veselības sociālajiem un saistītajiem pakalpojumiem likumu līdz 750 000 eiro un tiesības nepiemērot likumu mācībai, studiju prakšu vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanas pakalpojumu līgumiem arī likumu līdz 750 000 eiro. Jā. Nu, un tuvāk runājot par šiem izņēmumiem par 3. pantu, šeit ir izcelti papildus līdzšinējiem, varbūt paredzētie izņēmumi. Tā skaitā notāra apliecināt dokumentu pakalpojumi, tiesu inicētie juridiskie pakalpojumi, jā, juridiskie pakalpojumi valsts varas īstenošanai, un šie izņēmumi ir jātulko šauri. Aizņēmumiem paredzēti aizņēmumi ir paredzēti kā likuma piemērošanas izņēmums, jā. Universālā pasta pakalpojums sniedzēja iepirkumi. Tā, kad ar tiem jūs, ja būs nepieciešams piemērot kādu no šiem izņēmumiem, tad tuvāk būs jāiepazīstas ar likuma 3. pantu. Nu, un papildus līdzšinējiem, kas tad ir 5. pantā paredzēti kā likuma piemērošanas izņēmumi, speciālistu ekspertu pakalpojumu izmeklēšanas darbiem krimināla procesa ietvaros, jā, un īpaši šeit esmu pasvītrojusi ceļojuma aģentūru pakalpojumi, jā. Ja pirms māja grozījumiem šie te ceļojuma aģentūra pakalpojumi bija kā B daļas iepirkums, tad pēc māja grozījumiem tas vairs nebija izņēmums, tad tagad no 1. marta likuma izņēmums līdz 135 000 eiro, jā, var nepiemērot likumu, bet ja ir šī paredzamā līguma cena virs 135 000 eiro, tad ir jāpiemēro likums. Nu, un tad tuvāk, protams, ar precīziem izņēmumiem, jūs arī paši, kam interesēs, kas vairāk tuvāk ikdienā darbojas ar iepirkuma procedūru rīkošanu, var iepazīties ar 5. panta regulējumu. Un straujiem
straujiem soļiem, apskatot šo te jaunā likuma regulējumu. 4. pantā attiecībā uz tā saukto in-house arī ir paplašināts izņēmums, in-house. Un tad domājot, kā varbūt saprotamāk izskaidrot, jo es domāju, daudzi no jums ikdienā nesaskaras ar šādiem te in-house iepirkumiem, bet tīri informatīvos nolūkos, lai saprastu, kas tad ir tas jaunais likumā, ja līdz šim likums paredz tikai šo te vertikālo in-house, ka, piemēram, pašvaldība pērk no tās kapitāla sabiedrības, kaut ko nepiemērojot likumu, ja izpildās, protams, likuma priekšnosacījumi, tad šis jaunums ir tas, ka tagad ir arī paredzēts horizontālais in-house, kad viena pašsūtītāja, 2 kapitāla sabiedrības var savā starpā slēgt šos iepirkuma līgumus. Galvenais, lai izpildās likumā uzskaitītie šie 3 priekšnosacījumi. Tam, kam vairāk interesē šis regulējums, tad var detalizētāk arī izlasīt šo 4. panta regulējumu. Pievērsīsimies tagad tuvāk mazo iepirkumu regulējumam, un tagad tas ir likumā 9. pants, vairs nebūs 8.2 prim pants. Visiem būs jāielāgo šie te jaunie panti. No 1. marta tas jaunums ir tāds, kad ir pacelts šis te apakšējais slieksnis precēm piegādēm no 4,000 uz 10,000, tātad līdz 10,000 nav procedūras, un būvdarbiem no 14,000 līdz 20,000 eiro. Pacelts nedaudz šis te slieksnītis. Uzlūkojot šo 9. panta regulējumu, jāsaka tā, ka pēc būtības jau, lai mēs visi viņu arī dēvējam par mazo iepirkumu, varbūt viņš ir atvieglotāki, saīsinātāki termiņi, bet pasūtītājiem jau tas darbu neatvieglo, jo faktiski šis te mazais iepirkums, kā tāds mazs konkurss, jau arī ir jāuzlūko. Tāpat pasūtītājiem ir jāievēro daudz un dažādi priekšnosacījumi, kas tad arī ir uzskaitīti šajā 9. pantā, un tad nosacījumi attiecībā uz iepirkumu komisijas izveidošanu, ir jāievēro, un jāievēro jebkurā gadījumā prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, jānosaka tehniskā specifikācija. Šeit arī ir uzskaitīti tie likuma panti, kas ir jāievēro mazajā iepirkumā. Tāpat prasības attiecībā uz pretendentu ir ievērojamas, un prasības pretendentu atlasēji arī nosakāmas saskaņā ar šais 1. panta regulējumu. Un tāpat arī prasības attiecībā uz piedāvājumu saistības izpildes nodrošinājumu, ja tāds tiek noteikts, ievērojams nosakāms saskaņā ar likumā paredzēto regulējumu, un piedāvājuma izvēles kritēriji arī nosakāmi saskaņā ar likuma regulējumu, tāpat līguma slēgšanas ievērojami likuma priekšnosacījumi līguma slēgšanas gadījumā, un tāpat ir jāveic iepirkuma dokumentēšana, dokumentu izsniegšana, glabāšana, Tā, kad pasūtītājiem nebūtu darbs šī mazā iepirkuma ietvaros netiek atvieglots. Pasūtītājiem jāievēro daudz dažādu priekšnosacījumi. Un mazo iepirkumu ietvaros attiecībā uz publicēšanu un informācijas apmaiņu ir paredzēts, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav īsāks par 10 dienām, neskaitot svētku dienas, tātad likumā tas īpaši arī ir uzsvērts. Un ir paredzēts jaunums, tiek pieprasīta papildu informācija, pasūtītājs to sniedz 3 darbdienu laikā, bet ne vēlākā 4 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Tā tad ir noteikti nosacījums pasūtītājam sniegt šo te papildu informāciju, ja tā tiek pieprasīta noteiktā termiņā. Un attiecībā uz izslēgšanas nosacījumiem šeit ir jāsaka tā, ka no 1. marta šis regulējums ir salāgots attiecībā uz šīm dienām, uz kurām pārbauda šo te izslēgšanas noteikumu attiecināmību ar procedūrās noteiktajām šīm dienām, jo, ja maija grozījumos tika grozīts 39 prim pāns, tad šīs 8.2 prim pāns šajā aspektā palika negrozīts, un tad varbūt varēja sanākt kāds misēklis. Tagad gan procedūrās, gan arī šajos te mazajos noteikumos, mazajos iepirkumos, atvainojos,
pārbauda šo te nodokļu parāda neesamību piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja, un tā, kad tuvāk, protams, ar šo regulējumu jūs varat iepazīties, izlasot to pašu, ja, padziļinātāk. Varbūt, ja nāksies piemērot šo te regulējumu. Nu, un kas tad vēl ir paredzēts šī 9. panta regulējuma ietvaros? Tāpat ir paredzēts atvieglotais regulējums. Ko tad tas nozīmē? Ja iepriekš ir veikts iepirkums 9. panta kārtībā, tātad mazais iepirkums un iesniegt prasībām neatbilstoši piedāvājumi, vai tiek veikts iepirkums par zvērināta revidenta sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem, ja, tad pasūtītājs var ievērot mazā iepirkuma ietvaros atvieglotu režīmu, un tas nozīmē, ka var neveikt šo te publikāciju, nav obligāta nolikuma ievietošana pircēja profilā, tātad pasūtītāja mājaslapā, ja, un var neveikt, nav jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude. Ja, uz šādiem te izņēmumiem tad ir šis te atvieglotais režīms. Un informācijas par līgumu un līguma teksta publicēšana. Informācija par noslēgto iepirkuma līgumu iepirkuma uzraudzības biroja publikācijas vadības sistēmā jāpublicē 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Ja? Nu, vēl te esmu šeit uzsvērusi pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Un iepirkuma līguma vai tā grozījuma tekstu pasūtītājiem savā pircēja profilā jāievieto 10 darbdienu laikā pēc līguma vai grozījuma spēkā stāšanās dienas. Un šeit es vēlos pievērst uzmanību šim nosacījumam, ka publicējums līguma teksts, ja, nu vēl tur uzsvērts, ka publicējums tieši tekstā, tad līguma teksts bez līguma pielikumiem. Jo ir bijuši šādi te jautājumi iepirkuma uzraudzības birojām, kas tad īsti ir publicējums. Nu, un mēs tādā ātrā solī aplūkojam 9. panta regulējumu. Protams, tie, kas ikdienā saskarās un rīkos šos te iepirkumus, tad arī skrupulozāk lasīs šo te regulējumu. Un tam, kam ir pieredze, es domāju, nekādi tādi ļoti lieli jaunumi varbūt nav paredzēti. Un tad mēs varam turpināt par publisko iepirkumu likumu 10. pantu. Un 10. pantā ir ietvert nosacījumi attiecībā uz publisko iepirkumu likumu 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem. Nu, kā jau minēju, tie ir tā sauktie B daļas iepirkumi, lai visiem ir skaidrs un saprotams, par ko ir runa. Un, ja pasūtītājs vēlas veikt iepirkumu par kādu no publisko iepirkumu likumu 2. pielikumā minētajiem šiem te pakalpojumiem un paredzamā līguma cena ir 42,000 eiro vai lielāka, pasūtītājs var nepiemērot iepirkuma procedūras, bet jebkurā gadījumā pasūtītājiem ir jāievēro šādi te šajā normā uzskaitītie nosacījumi. Ja? Jebkurā gadījumā pasūtītājiem ir jāievēro vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju, kas ir noteikti likuma 13. pantā, un tāpat ir jānodrošina informācijas aizsardzība un jāievēro nosacījumi attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu, tehnisko specifikāciju sagatavošanu, un nosacījumi attiecībā uz iepirkumu komisiju ir ievērojami, ja? Nosacījumi grozījumu gadījumā publicēt paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju. Šis te gan ir jaunums, un būs arī jauns paziņojuma veidlapas veids, bet par to tad arī turpmākajos slaidos ir minēts. Un tāpat, jā, pasūtītājiem piedāvājuma iesniegšanas termiņš nosakāms ne īsāks par 5 darbdienām, ja, no dienas, kad paziņojums publicēts YouTube tīmekļa vietnē. Nu, šāds te jauns termiņš. Un 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicējums paziņojums par rezultātiem. Viņš tā gluži nesaucās, esmu ielikusi viņu pēdiņās, bet tā viņš pēc būtības ir uztverams. Un tāpat arī ir saglabāts pasūtītāja tiesības nepublicēt sākotnējo paziņojumu, ja tas nav objektīvi iespējams. Un pasūtītājiem jebkurā gadījumā arī jānodrošina piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem un jānodrošina papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājiem.
informēšana par rezultātiem noteiktā kārtībā ievērojama. Jā, es esmu uzskaitījusi šeit šos te likuma pantus, kas ievērojami. Tāpat ir jānodrošina iepirkuma dokumentēšana. Un ir jāievēro arī publisko iepirkumu likumā noteiktie iepirkuma līguma un tā grozīšanas noteikumi, ja, kas minēti jaunā likuma 60. un 61. pantā. Tā, kad teikt, ka šie te mazie tā sauktie iepirkumi ir tiešām kaut kas ļoti vienkārši un atvieglots, un tā nevar. Jebkurā gadījumā pasūtītājiem, kā jūs redzat, ir jāievēro ļoti daudz un dažādi priekšnosacījumi šo te iepirkumu veikšanā. Un tad mēs tuvāk varam šīs lekcijas gaitā pieskarties arī iepirkuma procedūrām. Un likumā tās ir uzskaitīts 8. pantā. Un ko tad likums no 1. marta sauks par iepirkuma procedūrām? Atklāts slēgts konkurss, kā jau tas visiem pierasts, konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs, inovācijas partnerības procedūra, sarunu procedūra. Jā. Šeit ir uzsvērts jau lekcijas ievadā, es jums norādīju, ka šo te procedūru norises kārtība tiks noteikta ministru kabineta noteikumos, bet kā jau norādīju, lielam satraukumam nav pamata, nekas jauns jau gluži šajos noteikumos netiks paredzēts. Jā. Tas pats nosacījums, kas ir jāparedz, kā jau minēja par piemēru konkursa nolikumā, kā tad ir jāizskatās iepirkuma procedūras ziņojumam, visi šie nosacījumi, kas jau pēc būtības likumā ir paredzēti. Šis tas arī papildus, protams, bet to tad mēs visu varēsim lasīt 1. martā, kad ceram šie noteikumi būs stājušies spēkā. Jā. Un, ja runā par procedūrām, jūs redzat, šeit ir 2 jauni jēdzieni – konkursa procedūra ar sarunām, inovācijas partnerības procedūra. Visur tiek uzsvērts, kad likums paredzēs 2 jaunas procedūras. Manuprāt, tas ir ļoti stipri par skaļu teikts. Jā. Konkursa procedūra ar sarunām pēc būtības nav nekāda jauna procedūra, lai visiem droši vien sarežģītu sākotnē varbūt dzīvi vai sajauktu galvu, ir izdomāt šāds jauns jēdziens, bet pēc būtības tā ir tā pati vecā labā sarunu procedūra ar iepriekšēju publikāciju. Jā. Nekāds jaunums tas nav pēc būtības, tāpēc, domāju, liekam satraukumam nav pamata. Inovācijas partnerības procedūra, jā, jauna procedūra. Un tad es šeit lūk arī esmu iekopējusi no likuma terminiem šo te jēdzienu, un kas tad ir tā inovācijas partnerības procedūra, un es nedomāju, ka lielais vairums pasūtītāji vispār jebkad ar tādu saskarsies, jā. Tā ir tāda procedūra, kuru piemēro, lai izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādē un turpmākai iegādē. Domāju, ka tuvākajā laikā diez vai mēs ar šādu procedūru saskarsimies, bet jums ir jāzina, ka šāda te procedūra likumā ir paredzēta. Un, jā, par procedūrām mēs izrunājām. Un, kā redzat, atsevišķi ir izdalīts metu konkurss. Jā. Metu konkurss vairs nav uzskaitīts pie procedūrām, bet pēc būtības metu konkurss, jebkurā gadījumā šādu te regulējumu likums paredz. Un tad, ko nosaka likums, kas stāsies spēkā 1. martā? Tiesības rīkot metu konkursu, ja paredzamā līguma cena ir 10 000 eiro vai lielāka, un metu konkursu rīko kā iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek piešķirtas publiska pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības vai kā atsevišķu konkursu, kurā paredzēts godalgas vai maksājumi dalībniekiem. Ja? Un šo te metu konkursa norises kārtību arī noteikti šie te ministru kabineta noteikumi par procedūru norisi. Un šeit, redziet, ir uzsvērts, ka metu konkursu ir tiesības rīkot, ja paredzamā līguma cena ir 10 000 vai lielāka. Tātad tas nozīmē, ka iepirkuma uzraudzības birojā šādai procedūrai arī būs pārsūdzība no 10 000. Jā. Ja tā var būt tāda nianse. Un tad, pieskaroties tuvāk šeit konkursa procedūrai ar sarunām un konkursa dialoga piemērošanai, šos te priekšnosacījumus šīm te procedūrām arī paredz likums un ir ietverts šī te likuma 8. pantā. Un šīs te procedūras ir tiesības rīkot pasūtītājiem, ja tā vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgu pieejamus risinājumus,
vai iepirkuma līgums ietver projektēšanu vai inovatīvus risinājumus, ja? Līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ, vai pasūtītājs nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās specifikācijas, atklātā slēgtā konkursā iesniegt prasībām neatbilstošu piedāvājumu, ja? Vai tie pārsniedz paredzamo līguma cenu, atzīt par nepamatot lētiem, iesniegt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai pretendēt neatbilst kvalifikācijas prasībām, tad pasūtītājiem ir tiesības rīkot, piemēram, konkursu procedūru ar sarunām, kas faktiski, kā jau norādīju, ir tā pati pašais spēkā esošā saruna procedūra ar publikāciju. Nu, un likums šajā te 8. pantā ir arī atrunāts, kas tad ir saruna procedūra un tās piemērošanas priekšnosacījumus. Un šī te sarunu procedūra ir procedūra jau bez šīs te publikācijas. Un tad tie piemērošanas priekšnosacījumi ir tādi, kad atklātā vai slēgtā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti neatbilstoši piedāvājumi. Būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs, un tad ir tie priekšnosacījumi, ja tiek radīts vai iegādāts unikāls mākslas darbs vai māksliniecisks izpildījums, nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ, jāievēro izņēmuma tiesība aizsardzība, un šeit, lūk, ir jau arī daudziem zināmā šī te ārkārtas sarunu procedūra, jā, vai preces īpaši izgatavots izpētē un izmēģinājumiem, vai pasūtītājiem nepieciešams papildu piegādes no sākotnējā piegādātāja, pērk preces, kuras tiek kotētas, pirktas preču biržā, un tāpat slēdz līgumu ar metu konkursu uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem. Un tad tas jaunums, kas ir, kad vairs nav nepieciešama šādu sarunu saskaņošana ar iepirkumu uzraudzības biroju, ja, kā tas līdz šim paredzētajos gadījumos arī bija. Jā, līdz šim, jebkurā gadījumā arī nebija jāsaskaņo, piemēram, ārkārtas sarunu procedūra, bet turpmāk vairs neviena sarunu procedūra ar iepirkumu uzraudzības biroju nebūs jāsaskaņo. Jā. Tad tas ir tāds jaunums, kas būs paredzēts no 1. marta. Un turpinot šo te iepazīšanās lekciju ar jauno likumu, likuma 17. pants nosaka noregulē centralizētos iepirkumus, un jau maija grozījumos faktiski tika paredzēts šis te obligātais pienākums pirkt preces pakalpojumus šajā te EIS sistēmā vai centralizēt tiešās pārvaldes iestādēm no 1000 eiro pašvaldībām un pašvaldību iestādēm no 10 000 eiro. Un tad ir arī nosacījums, kad var neiepirkt preces centralizēti vai EIS, ja šo preci EIS vai centralizēti nevar iegādāties, vai var nodrošināt preces iegādi par zemāku cenu. Un ministru kabinets nosaka tās preču pakalpojumu grupas attiecībās, kurām ir obligāti centralizēts iepirkums. Jā. Nu, piemēram, papīra iepirkums. To es varu minēt. Un ko tad vēl mums noregulē šis 17. pants? Kopīgo iepirkumu. Kas tas ir kopīgais iepirkums? Pasūtītāji no vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm var kopīgi rīkot iepirkumu. Un tad likums paredz šos te priekšnosacījumus, kāds tad regulējums pasūtītājiem būtu jāpiemēro, ja vairāk pasūtītāji no dažādām valstīm izvēlas rīkot kopīgu iepirkumu. Un tad piemērojamo regulējumu nosaka savstarpējs līgums, un ja izveido kopīgu starptautisku subjektu, pasūtītāji vienojas vai piemēros izveidotā subjekta juridiskās adreses valsts noteikumus vai subjekta darbības valsts noteikumus. Jā. Nu, līdz šim praksē zinu vienu projektu, kas īsti laikam tomēr nerealizējās, bija paredzēts starp Baltijas valstīm, Latviju, Lietuvu, Igauniju veikt vakcīnu iepirkumu, bet tur kā reiz šī nenoregulētā, varbūt regulējuma sakarā, arī šis projekts nebija veiksmīgs, es saprotu. Un tad likuma 17. pants arī paredz neregulāru kopēju iepirkumu starp Latvijas pasūtītājiem. Pasūtītāji var vienoties par kopīgu iepirkumu. Un likuma 18. pants, jaunā likuma 18. pants, gan paredzēs tādu jaunumu, kad pasūtītājam mēneša laikā pēc gadskārtējā budžeta apstiprināšanas jāpublicē informācija par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām.
Un šis te ir piemērojams tikai no 17. gada 1. jūnija. Tātad šāds te pārējais nosacījums noteikts. Un tas nozīmē to, ka pasūtītājiem pēc 1. jūnija būs jāpublicē informācija par saviem plānotajiem iepirkumiem. Un vēl likums šajā te pantā paredz tādu jaunumu, ka pasūtītājs pirms iepirkuma sākšanas var rīkot apspriedi ar piegādātājiem. Jā. Un likums paredz, ka apspriedi ir dokumentējama un par šo te apspriedi ir jāpaziņo pasūtītāja tīmekļa vietnē. Tā arī ir tāds interesants jaunums. Nezinu, kurš pasūtītājs izvēlēsies varbūt rīkot apspriedi ar piegādātājiem. Un iespējams, ka ir kādi iepirkumi, kuros tas arī būtu lietderīgi. To varētu nosaukt par tādu arī kā tirgus izpēti varbūt nosacītu. Redzēs, kā tas praksē izskatīsies un kā šis te būs praksē realizējams. Un tad likuma 18. pantā ir paredzēts arī, kad pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai iestādēm vai piegādātājiem. Es domāju, ka līdz šim jebkurā gadījumā tas jau arī bija iespējams, bet likumā tas tagad ir uzsvērts. Likuma 19. pants runā par zaļo publisko iepirkumu, un tas galvenais princips, ka jebkurā gadījumā pasūtītājiem pēc iespējas jādod priekšroka, es teiktu tā, zaļākam iepirkumam pēc iespējas, tehnisko specifikāciju prasībās, izvēles kritērijos vai iepirkuma līguma noteikumos ir jānosaka prasības vai jādod priekšroka tādām prasībām, kas nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem. Ievērojot samērīgumu principu un balstoties uz objektīviem iemesliem. Un tad ministru kabinets nosaka principus un šo te visu kārtību. Un publisko iepirkumu likumā ir arī jauns pants, 21. pants marķējumi. Pēc būtības jau es arī teiktu, ka šis regulējums nekāds tāds jaunums jau nav. Un faktiski saistīts ar tehniskajām specifikācijām un ko tad nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs prasīt īpašu marķējumu kā pierādījumu būvdarbu pakalpojumu piegāžu atbilstībai noteiktajām prasībām. Jā. Un faktiski kā piemērus šeit var minēt, es tikai kā piemērus minu tā pati zaļā karotīte vai nezinu, kādi citi šādi telūk marķējumi. Bet, jebkurā gadījumā pasūtītājiem jāsaprot būtu, ko viņš prasa un kāpēc viņš to prasa un kā pasūtītājs izvērtēs šādu te atbilstību. Jo, ja piegādātājs līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nebūs paguvis varbūt iegūt šādu te norādīto marķējumu, pasūtītājiem jāpieņem citus atbilstošus pierādījumus. Ja? Un tāpēc pasūtītājiem ir jāsaprot, kāpēc viņš pieprasīs konkrēto marķējumu, kas tas ir par marķējumu un kā viņš izvērtēs šo te citu atbilstošo pierādījumu pēc būtības atbilstību. Testēšanas pārskati arī izdalīts atsevišķs pants, bet faktiski jau jebkurā gadījumā arī pašreiz šādus te pārskats pasūtītājs var prasīt. Un pašreiz likuma 17. pantā ietvert šādi nosacījumi, bet jaunajā likumā ir izdalīts atsevišķs pants un pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs iesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskatus un protokols vai certifikātus, lai pierādītu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Ja? Ja piegādātājiem nebija iespējams iegūt testēšanas pārskatus vai certifikātus, atbilstība prasībām, pasūtītājs pieņem citus atbilstošus pierādījumus, piemēram, ražotāja tehnisko dokumentāciju. Un šeit arī uzreiz var norādīt, ka jāsaprot, ka tieši ražotāja tehnisko dokumentāciju un arī iepirkuma uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisija savā praksē ir analizējusi, kas tad ir ražotāja tehniskā dokumentācija, ka nederēs jebkurš paša piegādātāja varbūt aizpildīts kāds apliecinājums, ja, kad ir vērtējama tieši tehniskā dokumentācija. Tie varbūt tādi jaunumi tehnisko specifikāciju sakarā, kā redzējāt, izdalīt arī atsevišķos pantos, bet pat būtības jau ir saistīta ar tehnisko prasību noteikšanu. Un likuma 24. līdz 26. pantā ir regulēta nosacījuma attiecībā uz iepirkuma komisiju. Jā.
Nu, un tad ir paredzēts, ka komisijā nedrīkst iekļaut personas, kurām piemērots administratīvais sods, aizliegums ieņemt noteiktus amatus. Šāds nosacījums ietverts likumā. Un iepirkuma komisija vismaz 3 komisijas locekļu sastāvā, vismaz 5 locekļi. Locekļiem jābūt komisijas sastāvā, ja paredzamā līguma cena ir lielāka par 1 miljonu eiro. Un iepirkuma komisija lemtiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 locekļi. Un tad ir arī ietverts nosacījums, komisijas locekļu skaitu nosaka iegūto rezultātu apaļojot uz augšu. Šāds te paredzēts precīzs nosacījums, kā tad šis te locekļu, iepirkuma komisijas locekļu skaits nosakāms. Nu, un iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs un iepirkuma komisijas locekļi eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidātu vai pretendentu intereses, ja, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Nu, šis nosacījums attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, ka tas arī nedrīkst būt saistīts, jo faktiski bija paredzēts maija publisko iepirkumu likuma maija grozījumos, un arī saglabāts šis te būs jaunajā likumā, kas stāsies spēkā 1. martā. Un tad arī iepirkuma uzraudzības birojas sniedz skaidrojums, arī atbildot uz vēstulēm. Un drīzumā arī būs sagaidāms skaidrojums biroja mājaslapā attiecībā uz šo te iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotāju. Ja. Un tad šeit varbūt tā precīzāk ir sniegts skaidrojums, kad iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotājs par tādu nav uzskatāma tā persona, kas vienkārši noformē iepirkuma komisijas sēžu protokolus. Ja? Kā piemēram komisijas sekretārs tikai noformē protokolus. Un iepirkuma dokumentācija, kas tad tā ir? Tas ir nolikums, tehniskās specifikācijas, līguma projekts vai instrukcija. Ja? Tas tā varbūt atkārtošanas nolūkos, jo es domāju, māja grozījumos visi ar šo te arī iepazinās, kas darbojās ar iepirkumiem. Nu, un tāds arī likumā 29. un 32. pantā ir paredzētas šādas te publikācijas, un tas jaunums ir tāds, kad jaunā likuma 29. pants paredz šo te paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un tas jaunums ir tāds, ka paziņojums par šiem te rezultātiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma uzraudzības birojam nosūtāms 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas, jā, vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas. Jā. Šis te ir tāds jaunums, kad tagad šis te rezultātu paziņojums sūtāms 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tikai. Jā. Kad pasūtītājiem, ja ir bijusi, piemēram, kāda pārsūdzība, nevajadzēs atkārtot, atkal sūtīt šos te paziņojumus. Beigās, noslēdzot jau līgumu, tad būs šis te viens paziņojums. Nu, un likums 32. pants paredz šādu te jaunu paziņojuma veidu, paziņojums par sociāliem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Ja? Tie ir šī te 10. panta ietvaros rīkotie iepirkumi. Tā sauktie, kā es jau vairāk kārt minu, tā sauktie B daļas, lai visiem ir uztverams, kas tad ir šie iepirkumi. Un pasūtītājs, kurš vēlas organizēt tā, tad 10. panta ietvaros vai noteiktajā kārtībā paredzēto iepirkumu publicē paziņojumu par sociāliem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Jā. Un 35. pants ir vispārīgs pants, kas nosaka piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņus. Nu, precīzi termiņi, kā jau es minēju, būs noteikti šajos ministru kabineta procedūru norises noteikumos. Tie būs saīsinātāki, īsāki nekā tagad, jā, jau minēju šos te piemērus. Un, kad jebkurā gadījumā pasūtītājs varēs pagarināt noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus un tāpat, kas ir noteikti šajā 35. pantā, kad jebkurā gadījumā pasūtītājs, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar ministru kabinetu noteiktajām līgumcena robežu vērtībām vai lielāka, varēs vienkārši pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 7 dienām, kā tas arī ir līdz šim.
pašai spēkā esošajā regulējumā. Un arī 35. pants runā par grozījumiem iepirkuma dokumentācijā. Ko tad šis regulējums paredz, ka pasūtītājs var izdarīt grozījumus dokumentācijā, ja grozījumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu pretendentu dalību iepirkuma procedūrā. Un šeit tiešām būtu jāsaprot, ka būtiski grozījumi nav pieļaujami iepirkuma procedūras dokumentācijā. Un šeit es esmu arī citējusi direktīvas preambulas 81. apsvērumu, un tad var izlasīt un iepazīties ar šo te principu, kas tad varbūt tiek saprasts ar šo te grozījumu būtību, un kas tad ir būtiski vai nebūtiski grozījumi, un katram tad izvērtēt konkrētā gadījumā šo te grozījumu būtiskumu vai nebūtiskumu. Ja, un tad direktīva arī pasaka, ka šādām te izmaiņām nevajadzētu tomēr būt būtiskām, un ka tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis sākotnēji atlasītiem, vai tās būtu ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus. Ja. Un jāsaka, ka mūsu mājaslapā, iepirkuma biroja mājaslapā, tīmekļa vietniekā, tagad likumā šis te jēdziens tiek lietots, ir skaidrojums par grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā, un tur, kam ir interese, tad var tuvāk iepazīties ar šo te skaidrojumu. Bet šeit ir daži piemēri, ja, kādas tad, piemēram, varētu tikt uzskatīts par būtiskām izmaiņām. Un, kā piemērs šeit minēts, prasības par finanšu apgrozījumu apmēru būtisku samazināšanu, kas var ietekmēt piegādātāja loku. Ja. Vai prasības par nepieciešamo pieredzi maiņu. Ja? Un tad varbūt sākotnēji varētu likties, kāpēc tās vispār būtu uzskatāms par būtiskām izmaiņām, ja es, piemēram, samazinu pieredzes prasību vai samazinu šo te finanšu apgrozījumu pieprasītu apmēru, jo varbūt sākotnēji kāds ieinteresētais piegādātājs paskatījās jūsu nolikuma nosacījumus un secināja, kā es šādam apgrozījumam neatbilstu, tad man nav interesi par šo konkursu, es vairs nevaru viņā piedalīties, un tad jūs pēkšņi veicat grozījumus, samazinat šo te prasību, ja, kad šis piegādātājs jau varbūt atbilstu šai prasībai, bet viņš turpmāk neseko līdzi varbūt šiem te jūsu grozījumiem, un tāpēc šīs te izmaiņas tomēr ir uzskatāmas par būtiskām un ir ļoti pārdomāti. Varbūt jāskatās, ko mēs grozam vai negrozam iepirkuma procedūras dokumentācijā. Jā, jo jāatceras, ka arī ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt iesniegumu birojā par jūsu pasūtītāju rīcību, un ir arī bijuši gadījumi, kad iesniegumu izskatīšanas komisija konstatē, ka pasūtītājs tomēr ir veicis būtiskus grozījumus, jā, un tad varbūt nav pagarināts šis te piedāvājuma iesniegšanas termiņš, un tālāk procedūra ir jāpārtrauc. Jā. Tāpēc pasūtītājiem tomēr būtu jāizvērtē, kādus grozījumus mēs veicam vai neveicam. Elektroniska piedāvājumu saņemšana. Likuma 39. pants, un tad pasūtītājiem obligāti būs jāparedz elektroniska piedāvājuma iesniegšana. Izņemot ministru kabineta noteikumos noteiktos gadījumos, ko tad paredzēs ministru kabineta noteikumi, kas ir tapšanas stadijā, bet šeit uzreiz ir jānorāda, ka, protams, ir paredzēts pārejas periods, un tad obligāta elektroniska piedāvājuma iesniegšana centralizētu iepirkumu institūciju iepirkumu procedūrām virs Eiropas Savienības sliekšņiem būs no 17. gada 18. aprīļa, ja, bet pasūtītāju rīkotām procedūrām virs šiem sliekšņiem no 17. gada 1. oktobra. Un iepirkuma procedūrām, kas ir zem sliekšņiem, no 18. gada 1. aprīļa, savukārt šajos te mazajos iepirkumos, 9. panta iepirkumos un 2. pielikuma iepirkumos šīs te nosacījums par obligātu piedāvājumu iesniegšanu elektroniski būs piemērojams no 19. gada 1. janvāra. Un, kā jau minēju, ministra kabinets noteiks prasības un standartus sistēmām, un faktiski tā būs tā EIS sistēma, kurā tad
būs paredzēta šī piedāvājuma iesniegšana, kura tad arī nodrošinās šo te visu elektronisko piedāvājumu iesniegšanu, saņemšanu un visus šos te nosacījumus. Pagaidām jums ir vienkārši jābūt informētiem, ka tāds būs paredzēts, pagaidām ir pārējais periods, un tad jau tuvāk noteikti arī gan mēs skaidrosim visu šo te praktisko kārtību, gan arī droši vien atbildīgā šī te valsts reģionālās attīstības aģentūra sniegs skaidrojumus noteikti, kā šis viss tehniski un kā tas praktiski izskatīsies. Iepirkuma procedūras ziņojums un kandidātu pretendentu atlases noteikumi, ir noteikti un regulēti jaunā likuma 40. un 41. pantā. Un tāds jaunums, kas gan būs pasūtītājiem jāievēro, kad iepirkuma procedūras ziņojums turpmāk būs publicējams pircēja profilā pēc tam, kad pieņems lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Un kā jau minēju, šo te ziņojuma saturu, kas tad jāparedz iepirkuma procedūras ziņojumā, noteiks šie te ministru kabineta noteikumi par procedūru norisi. Te jau kuro reizi jums varu mierināt, kad nekāds tāds jaunums nav paredzēts. Faktiski ziņojumā būs jāparedz viss tas pats, kas vien arī tagad ir jāparedz ziņojumā. Pasūtītājam, būs jāatceras, ka ziņojums būs jāpublicē. Ja tagad likums paredz, ka jums pēc pieprasījuma ziņojums jāizsniedz 2 darbdienu laikā, tad tagad jums šis ziņojums būs jebkurā gadījumā jāpublicē. Un vēl es varu norādīt, ka arī likumā šajā te 40. pantā ir ietverti nosacījumi uz konkrētu iepirkuma komisijas sēžu protokolu izsniegšanas termiņu. Ja līdz šim likums to neparedzēja un neparedz pašais spēkā esošais regulējums, un tad pasūtītājiem bija jāievēro informācijas atklātības likumā noteiktie termiņi, tad tagad to paredzēs publisko iepirkuma likuma šis te 40. pants. Noteiks precīzus termiņus. Un attiecībā uz kandidātu un pretendentu atlases noteikumiem jaunums, kas ir šajā te regulējumā, ir attiecībā uz izziņu un citu dokumentu šo te termiņu tieši runājot par ārvalsts institūciju izziņām. Ja Latvijas kompetentu institūciju izziņas jāatzīst, ja tās izdotas neagrāk kā 1 mēnesi pirms izsniegšanas dienas, kā tas jau arī ir, tad turpmāk ir arī paredzēts, ka ārvalstu institūciju izziņas atzīst, ja tās ir izsniegtas neagrāk kā 6 mēnešus pirms iesniegšanas dienas. Ir noteikts precīzs datums, bet, protams, jebkurā gadījumā ir jāskatās pašas šīs te izziņas termiņš. Varbūt tā ārvalstu institūcija ir noteikusi īsāku šo te izziņas derīguma termiņu. Pasūtītājiem tas būs tad jāpalūkojas, kā ir šajā izziņā paredzēts. Un pasūtītājs tiesīgs prasīt pretendentu apliecinājumu par to, ka tas piedāvājumu izstrādājas neatkarīgi. Arī šāds te ieraksts likumā ir paredzēts. Un likuma 41. pants, kas noregulē nosacījums attiecībā uz kandidātu pretendentu atlases noteikumiem, arī ietver informāciju un ietver nosacījumus par papildu informāciju. Ja līdz šim mēs visi pasūtītāji, mēs visi esam pieraduši, kad ir likumā 45. pants, visi jau viņu arī zina no galvas, tad tagad jaunajā likumā šāds te pants atsevišķs nav izdalīts, šie te papildu informācijas pieprasīšanas nosacījumi ir ietverti likuma 41. pantā. Uzreiz varu minēt, ka attiecībā uz tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu regulējums pēc būtības nav mainījies. Viņš vienkārši ir ietverts 41. pantā, taču attiecībā uz atlases dokumentiem gan šis pants, šis te nosacījums tomēr jaunajā likumā būs nedaudz citāds, un jebkurā gadījumā, protams, ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā informācija ir vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, pasūtītājiem jāpieprasa, lai kandidāts vai pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai
papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, ja? Nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Un nosacījums, ka termiņš nosakāms samērīgi šādas informācijas iesniegšanai. Un varbūt daudziem izlasot šo te regulējumu attiecībā uz to, kad ir pieļāvums iesniegt trūkstošo dokumentu, ir jāsaprot, jebkurā gadījumā, kad pretendents jau nevar piedāvājumā nenorādīt vispār neko, ja, ka jebkurā gadījumā ir jāsaprot, kad pretendentam jau ir jānorāda jūsu prasītā informācija attiecībā kaut vai piemēram uz pieredzi, ja, un varbūt, ja nav pievienota kāda atsauksme, bet jūs varat tāpat no piedāvājuma secināt varbūt informācija par atsauksmes devēju vai objektu, tas ir piemēra veidā, tad varbūt šī trūkstošā dokumenta iesniegšana tomēr būtu tulkojama jebkurā gadījumā kontekstā ar piedāvājumā norādīto informāciju. Ja. Bet es domāju, praksē jau tad arī šī norma piepildīsies ar saturu. Un tad vēl nosacījums šajā 41. pantā, 7. daļā, ir paredzēts, ka, ja pasūtītājs ir pieprasījis šo papildu informāciju, bet tomēr pretendents to nav sniedzis vai nav sniedzis atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam, tad pasūtītājs piedāvājums vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. Ja. Un šāds princips jau ir skaidrots arī iepirkuma uzraudzības biroja praksē. Kā jau minēju, attiecībā uz finanšu un tehnisko piedāvājumu šo te papildināšanu, precizēšanu gan jāsaka vai izskaidrošanu regulējums nav mainījies. Un par kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Tagad šie noteikumi ir ietverti likuma 42. pantā. Un tad es šeit esmu izdalījusi obligātos nosacījumus un fakultatīvos izslēgšanas noteikumus. Ja? Un attiecībā uz obligātajiem izslēgšanas noteikumiem ir jāsaka, ka likumā nekādas tādas krasas izmaiņas nav, pēc būtības ir tie paši izslēgšanas nosacījumi, visa tā pati pārbaudas kārtība. Vienīgais šeit es esmu varbūt uzsvērusi tās niansītes, kam būtu jāpievērš uzmanība, tad tajā punktā, kas ir par kukuļu ņemšanu, kukuļu došanu, ir papildināts šis te punkts ar neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos. Jā. Ar neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, un kas tad ar šo ir domāts? Tas ir domāts, ka, piemēram, pretendentam ir valdes loceklis, kurš kādreiz iepriekš bija amatpersona, un tad viņam ka viņš ir piedalījies neatļautu mantiskos darījumos, tas ir konstatēts, ja tas būs uzskatāms par izslēgšanas noteikumu. Tādā kontekstā šis ir tulkojums. Un tad ir mainīta punktu secība, pie kā mums būs jāpierod, jā, punktu secība, un paredzēts, ka pārbaude par nodokļu parādiem arī nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā. Ja, kad nekustamā īpašuma nodokļu parādus tagad arī būs iespējams pārbaudīt, un faktiski tas arī būs izdarāms eisā pasūtītājiem. Es domāju, darbs šajā te sakarā netiks kaut kā apgrūtināts vai šīs pārbaudas apjoms tādēļ palielināts. Un fakultatīvie izslēgšanas noteikumi, kas tad tie ir? Faktiski šajā te 42. pantā ir apvienots 39 prim pants, pašais spēkā esošā likuma un 39.2 prim pants, gluži vienkārši salikts vienā pantā, izdalīts divās daļās, lai jūs nemulsina. Un šie te fakultatīvie izslēgšanas noteikumi arī ir uzlūkojami tādās kā divās daļās. Un tā, protams, būs pasūtītāja izvēle, noteikt vai nenoteikt fakultatīvos izslēgšanas noteikumus. Un tad viens no šiem te izslēgšanas noteikumiem ir tā sauktā līguma izpildes nodrošināšana, kas ir pašai spēkā esošā likuma 39.2 prim pants, ja, tā ir līguma neizpilda pie tā paša pasūtītāja, vai tiek paredzēts jauns fakultatīvs izslēgšanas noteikums, tātad izvēles
noteikums profesionālās darbības pārkāpuma un līguma neizpilda pie cita vai tā paša pasūtītāja, bet šeit jau tad būs tiesas spriedums vai lēmums. Nu, un izslēgšanas noteikuma attiecinājumu uz pretendentu norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10%. Ja, šis te procentuālais slieksnītis ir samazināts, bet par apakšuzņēmējiem mēs lekcijas noslēgumā arī tuvāk parunāsim. Nu, un kā tad izskatās likumā šis te fakultatīvais izslēgšanas nosacījums? Šī te otrā sadaļa par šo te profesionālās darbības pārkāpumiem. Jā, pasūtītājs, ja to norādīs iepirkuma dokumentācijā, tātad pasūtītāja izvēles tiesība, viņš izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents izdarīs smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, un šis fakts atzīts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu. Jā. Un par šiem te profesionālās darbības pārkāpumiem jāsaka, ka būs ministru kabineta noteikumi, kas tad arī paskaidros un noteiks šo te kārtību un kas tad ir uzskatām par šiem te profesionālās darbības pārkāpumiem. Nu, ar šiem noteikumiem mēs visi varēsim iepazīties 1. martā. Cerams, tur ir paredzēti gan krimināla likuma panti, gan administratīvo pārkāpumu kodeksa panti, jā. Bet, nu, ar precīziem nosacījumiem tad jūs varēsiet iepazīties jau 1. martā. Nu, un likums arī nosaka, ka šos te fakultatīvos izslēgšanas nosacījumus gan nosacījumu par līguma izpildes nodrošināšanu, gan šo te profesionālās darbības pārkāpumu vai līguma neizpildu pie cita pasūtītāja var piemērot arī uz norādītu apakšuzņēmēju, kā arī uz personas, kuras spējām balstās. Jā. Un, nu, jā, šeit arī ir norādīts, kā jau minēja, ka ministra kabinets noteiks šo te profesionālās darbības pārkāpumus sarakstu. Nu, un šeit, kā jau arī minēju, esmu izkopējusi no likuma un uzsvērts šeit ir, kad būs iespējama arī šī pārbaude nodokļu administrēšanas sistēmā, ja, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā. Nu, tie faktiski ir tādi jaunumi šo te izslēgšanas nosacījumu sakarā. Nu, un vēl kas ir jauns, runājot par izslēgšanas nosacījumiem, jauns ir papildināts šis te nosacījums par šo ārvalstnieku tā saukto pārbaudi un ir paredzēts nosacījums, ka ja par valdes vai padomes locekli vai pārstāvēt tiesīgo personu nevar būt persona, atbilstoši konkrētās reģistrācijas valsts noteikumiem, kura jebkurā gadījumā atbilst šiem te izslēgšanas nosacījumiem. Ja? Tad kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņas vietā attiecīgu kandidāta vai pretendenta skaidrojumu. Nu, un, lai tā vieglāk uztverams jums būtu, varu paskaidrot, ka šis te regulējums faktiski pēc būtības ir vairāk saistīts ar komercbankām vai apdrošinātājiem, un tas pēc būtības arī bija viņu ierosinājums, kad jebkurā gadījumā, nu, tas ir tikai piemēra veidā, kad piemēram par bankas valdes locekli, jebkurā gadījumā pat gribēdama nevar kļūt persona, kurā atbilst šiem te izslēgšanas nosacījumiem. Jā. Un, ja tas ir apgrūtinoši šādai te personai atbilstoši viņas reģistrācijas valsts noteikumiem arī iesniegt varbūt kādas izziņas, nu, vai jebkurā gadījumā šīm te personām ir apgrūtinoši šīs izziņas iesniegt, kandidāts vai pretendents var iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Nu, un likums jau jebkurā gadījumā paredz, ka, ja pasūtītājs no skaidrojuma negūs pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs ir tiesīgs prasīt
jebkurā gadījumā kompetento institūciju izziņas. Jā. Nu, tuvāk ar šo regulējumu, tad jūs varat, ja nāksies arī saskarties, pārlasīt 42. panta jaunā likuma 10. daļā, un es domāju, ka būs arī sagaidāmi iepirkuma uzraudzības biroja skaidrojumi šajā sakarā, nu, tad tiem arī vajadzēs pasakot līdzi. Uzticamības nodrošināšana. Likuma 43. pants, un šis te uzticamības nodrošināšana, šis regulējums jau bija paredzēts maija grozījumos. Un kas tad ir šī uzticamības nodrošināšana? Un likums saka, ja kandidāts vai pretendents atbilst izslēgšanas gadījumiem gan obligātajiem, gan fakultatīvajiem, bet šeit ir jāievēro, ka attiecībā uz obligātajiem izņemot nodokļu parādus. Ja ir nodokļu parāds, tad ir, un šādi te uzticamību atjaunot tu nevar, ja tev parāds ir, nu viņš nekur nepaliek šis parāds. Tad pretendents ir tiesīgs iesniegt skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu. Ja? Vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm, un veiktiem tehniskiem, organizatoriskiem vai personāla vadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu nākotnē tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Jā. Un es uzreiz varu minēt, ka praksē pagaidām mēs neesam saskārušies ne ar vienu šādu gadījumu. Es nezinu, varbūt kāds pasūtītājs arī ir saskāries, bet birojā līdz birojam šādas ziņas nav nonākušas. Un es domāju, ka pašiem pretendentiem, kandidātiem tas ir jaunums. Jā. Bet šāda iespēja ir paredzēta likumā. Un tad, kas tad no likuma izriet, kad tīri praktiskas dabas jautājumi, kad pierādījumu un skaidrojumu kandidāts iesniedz jau kopā ar pieteikumu, bet būtu jānorāda nolikumā, ka kandidātam tomēr ir šāds pienākums. Taču pretendents viņš norāda piedāvājumā, ka jā, uz mani attiecas izslēgšanas noteikumi, es to godīgi arī atzīstu, bet pierādījums par uzticamības atjaunošanu es iesniedzu pēc tam, ja man būtu piešķirams līguma slēgšanas tiesības, tad pasūtītājs arī pieprasa. Jā. Un šeit arī ir tā doma, ka pretendents apzinās un viņš atzīst, jā, kad es atbilstu izslēgšanas nosacījumiem, bet es esmu gatavs atjaunot šo te uzticamību. Un pasūtītājiem jāizvērtē veiktie pasākumi un pierādījumi, un pasūtītājs var ņemt vērā kompetentu institūciju vai pieprasīt kompetentu institūciju atzinumus. Un šeit kā piemērus varētu minēt, varbūt, ja ir konkurences tiesību kādu pārkāpumu, tad pasūtītājs varētu vērsties konkurences padomē un prasīt tās atzinumu. Jā. Pagaidām es nezinu, kā tas varētu praktiski izskatīties. Un šajā sakarā varbūt var pieskarties un arī paskaidrot, ka, ja, piemēram, pretendents būs norādījis, kad viņš neatbilst izslēgšanas nosacījumiem, vai tālāk mēs arī runāsim par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, viņš būs norādījis, es izslēgšanas noteikumiem neatbilstu, un pasūtītājs vērtēšanas gaitā konstatēs, ka tomēr ir šī te atbilstība, pretendents uzticamību vairs atjaunot nevarēs, jo viņš faktiski būs sniedzis nepatiesu informāciju par sevi. Un šeit tad vairs nekādas uzticamības nodrošināšanas nav. Jā. Likuma 44. pants. Par to mēs arī izrunāsim pirms pauzītes, es domāju, un tad mēs arī varētu, tad es jums arī pateikšu, doties pauzītē kādā, domāju, nelielākā par 15 minūtēm, varbūt, domāju, jums visiem pietikt par šādu pauzi. Likuma 44. pāns, atbilstība profesionālās darbības veikšanai, un šeit uzreiz ir jānorāda, ka attiecībā uz šo pantu ir paredzēts pārējais periods, un tāpēc pagaidām šis pants jums būtu jāuzlūko informatīvos nolūkos, un jāzina, ka likumā ir tāds pants, kad publisku būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai piegādātājs būtu ieguvis vai līdz iepirkuma līguma slēgšanai iegūst normatīvajos aktos
noteiktu attiecīgo būvdarbu veikšanai atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi. Ja? Kā jau minēja, ministru kabinets tad izdos attiecīgus noteikumus, un viņiem tie ir jāizdod līdz 19. gada 30. aprīlim šie te noteikumi. Un šis te pants ir saistīts ar 46. panta pirmo daļu, un 46. pantā tagad ir paredzēti nosacījumi par tehniskajām profesionālajām spējām. Tas ir pašais spēkā esošā likuma regulējums 42. pantā, lai vieglāk uztvert. Un kāpēc šie te panti ir saistīti, jo šis te 46. pants, tā pirmā daļa nosaka, ka pasūtītājiem ir tiesības piegādātājiem papildus izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros. Jā. Tātad, jā, šīs klasifikācijas ietvaros jau, lai piešķirtu kādu noteiktu būvkomersantam klasi, tiek vērtēta kāda pieredze, jā, tad pasūtītājs to pašu nevarēs prasīt. Jā. Tur, protams, tad būs detalizētāk jāskatās šie te speciālie ministru kabineta noteikumi, kas tad tiek vērtēts, kas netiek vērtēts, un ko tad pasūtītājs varētu pie tehniskajām profesionālām spējām noteikt papildus. Jā. Tāda ir šī regulējuma saistība, tas ir informatīvos nolūkos, tad jūs arī tuvāk ar to varēsiet iepazīties. Un es domāju, tagad mēs varētu doties tad varbūt nelielā pauzē līdz pusē, ja, un tad tiksimies atpakaļ uz lekcijas otro daļu. Un es domāju, mēs varam turpināt, jūs jau būsiet nedaudz atpūtušies, un jā, varbūt kāds iestiprinājies, kāds kafiju nobaudīs. Tad turpināsim mūsu informatīvo lekciju par jauno publisko iepirkumu likumu. Un publisko iepirkumu likuma 45. pants – saimnieciskais un finansiālais stāvoklis. Ja, šajā pantā ir ietverti nosacījumi attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli. Un jāsaka, ka šādas tādas nianses varbūt arī jaunajā regulējumā ir paredzētas. Un tā, piemēram, šajā te normā, es teiktu tādā kā preambulas veidā, kas pēc būtības jau ir izrietēja un izriet ir noteikts, ka prasības attiecībā uz piegādātāju saimnieciskajām finansiālajām spējām var attiekties uz piegādātāju gada minimālo finanšu apgrozījumu, piegādātāju finanšu rādītājiem vai profesionālā riska apdrošināšanu. Un tad ir paredzēts, ja iepirkuma līguma priekšmets tiek dalīts daļās, pasūtītājs piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt par daļu grupām, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vairākās vienlaikus izpildāmās daļās. Jā. Tad pēc būtības jau, cik zināms, praksē pasūtītāji arī nosaka šo te finanšu apgrozījumu, ja ir iepirkuma priekšmets dalīts daudzās dažādās daļās, un kad piedāvājumi var iesniegt par vienu, vairākām vai visām daļām, tad atkarībā no tā arī nosaka samērīgi šo te finanšu apgrozījumu. Un, jā, nosacījums attiecībā uz vispārīgo vienošanos, jā. Ja ir vispārīgās vienošanās ietvaros paredzētu piedāvājumu atkārtot izvērtēšanu, piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu nosaka, pamatojoties uz to iepirkuma līguma paredzamo maksimālo līguma cenu, kur izpilde paredzēta vienlaikus. Vai, ja iepirkuma līguma paredzamā maksimālā līguma cena nav zināma, pamatojoties uz vispārīgās vienošanās paredzamo līguma cenu. Un tad ir paredzēts nosacījums attiecībā uz dinamiskās iepirkuma sistēmu, un ja ir paredzēta šī sistēma, tās gadījumā piegādātāja gada, es te esmu atļāvusies ielikt slīptekstā likumā rakstīts maksimālo apgrozījumu nosaka pamatojoties sistēmas ietvaros piešķiramo iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo līgumu cenu, jā. Laikam jau tā kā minimālo. Tad tās tādas nianses, varbūt, kas ir šajā te regulējumā par finansiālajām spējām ietverti tādi jaunumi. Attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām, ja mēs uzlūkojam šo te regulējumu, kas tagad jaunajā likumā būs 46. pants, bet pašai spēkā esošajā likumā tas ir 42. pants, un visi, kas darbojas iepirkuma jomā, ļoti labi arī pārzina šo regulējumu, tad uzlūkojot viņu sākotnē liekas,
varbūt nav nekādas tādas lielas aktualitātes. Nu, viena es jau jums minēju šo te par būvniecību, par tiem būvkomersantiem. Ir paredzēts vērtēt kādu pieredzi šīs būvkomersantu klases ietvaros, tad pasūtītājs nenosaka tās pašas prasības, ko vērtē klases ietvaros. Viņš var noteikt papildus citas kādas prasības attiecībās tehniskajām, profesionālajām spējām. Nu, un arī šajā te pantā, tāpat kā attiecībās finanšu un tehniskajām spējām, es arī teiktu tādā kā ievada preambulas veidā noteikts, kad šīs te spējas novērtē, ņemot vērā prasmes, efektivitāti un pieredzi piegādātājā. Tāds vispārīgs nosacījums. Un viens nu gan, kas ir jaunums, kad, nepieciešams konkurences veicināšanai, pasūtītājs var noteikt garāku pieredzes apliecināšanas termiņu. Garāku par šiem jau paredzētajiem 3 gadi šiem te pakalpojumiem un 5 gadi būvdarbiem. Tas ir nepieciešams konkurences veicināšanai. Jebkurā gadījumā, protams, pasūtītājiem ir jābūt pamatojumam, kāpēc viņš noteiks garāku termiņu. Un tad šīs regulējums ir arī nedaudz papildināts ar to, ka tehniskās profesionālās spējas varēs apliecināt arī informāciju par piegādes ķēdes vadības un maršruta kontroles sistēmām, kuras piegādātājs izmantos iepirkuma līguma izpildē. Un tā domājot, kas tas varētu būt praksē, šie te nosacījumi. Es tikai piemēra veidā varu minēt, piemēram, varbūt, pārtikas piegādē norādīt šo te piegādes ķēdi vai maršruta kontroles sistēmas. Tas varbūt būs raksturīgi kādi nosacījumi pārvadātājiem, tad pasūtītājiem, ņemot vērā savu līguma priekšmetu un specifiku, varēs ietvert arī šādus te nosacījumus. Un vēl, cik nosacīts jaunums attiecībā uz personāla izglītības vai profesionālās kvalifikācijas šo te vērtēšanu ir paredzēts, ka šādu te saskaņā ar šo te regulējumu šo pantu varēs prasīt, ja tā nav paredzēta kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Šo te profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu kritēriju ietvaros, šis jau tika noteikts arī gan mūsu, gan Eiropas Savienības tiesu praksē, ka tomēr šo te kvalifikāciju var vērtēt piedāvājuma izvēles kritēriju ietvaros. Un šeit norma nosaka, ka nosacījumus par personāla izglītību vai kvalifikāciju varēs vērtēt saskaņā ar šo pantu, tad, šie te izglītības prasības, šīs te vai kvalifikācija nav paredzēta kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Un publisko iepirkumu likuma jaunā 13., 45. un 46. pants. Un šeit gan jāsaka, ir šajās te normās ietverti faktiski jau praksē, gan Eiropas Savienības tiesu praksē, gan arī iepirkuma uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisijas praksē jau atrisināti pēc būtības praksē jautājumi, ir ietverti arī šajā te regulējumā, jāsaka. Un, tāds pirmais uzreiz princips, ka balstīšanās tomēr nav formāla. Es domāju, ka arī šajā te regulējumā tas ir atrisināts. Bet, vispārīgais pants, 13. pants par piegādātāju spējām, tad ir noteikts, ka pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos var noteikt, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko finansiālo stāvokli, tehniskajām vai profesionālajām spējām. Piemēra veidā var minēt, pasūtītājs var noteikt, kā piegādātāju apvienībai, piemēram, finanšu apgrozījums jāapliecina. Tur tad arī, es domāju, praksē šī te norma piepildīsies ar saturu un redzēsim, kā tad pasūtītājs varbūt noteiks prasības, izvērtēs, kā tieši piegādātāja apvienībā izpildāmas šīs te prasības. Un arī likumā nosacījums paredzēts jaunums, ka pasūtītājs var prasīt, lai noteikts īpaši svarīgus uzdevumus pildītu pretendents vai persona apvienības dalībnieks, ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai pakalpojumu
līgums vai, ja publisks piegādes līgums ietver arī preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu, ja. Nu, šis te nosacījums ir ietverts jaunā likuma 46. panta 5. daļā, ja. Nu, tātad pasūtītāja interešu nolūkos šāds te arī regulējums. Nu, un tad runājot par šo te balstīšanos uz citu piegādātāju spējām, nu, zināms jau, ka mēs praksē arī esam pateikuši, ka šī balstīšanās nevar būt formāla, ka nepietiek iesniegt tikai apliecinājumu, ja, uz A4 formāta lapas uzrakstot, kad es SIA X nododu pretendentam SIA A kaut kādas savas spējas, un pēc būtības varbūt neveicot darbus, ja, diez vai tas būtu pārāk veiksmīgi, bet nu, tad arī attiecībā uz tehniskajām profesionālajām spējām likumā jaunajā paredzēts, kad piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai atbilstošu personāla pieejamību, var balstīties tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildē attiecīgās spējas ir nepieciešams. Jā. Un tāpat attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli ir noteikts, ka pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām finansiālajām iespējām tātad pretendents piegādātājs balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, nu, un arī iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija vērtējot šo te finanšu spēju, finanšu resursu nodošanu, faktiski jau arī savā praksē ir pateikusi, ka vienīgais reālais veids, kā pēc būtības tu varētu savas finanšu spējas, ja, vai savu apgrozījumu kādam nodot, būtu arī šī solidārā atbildība vismaz. Ja. Tas tagad arī ir ietverts likumā. Šādas aktualitātes. Nu, un likuma 49. pants runā par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Nu, kā jau arī norādīju lekcija iepriekšējā pirms pauzes, jā, lekcijas gaitā, kad šis te regulējums jau bija paredzēts maija grozījumos, un kas tad ir tas Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments? Tas ir sākotnējais pierādījums pretendenta un kandidāta atlases prasībām. Jā. Un pasūtītājiem tas ir jāpieņem kā sākotnējais pierādījums. Jā. Ja tiek iesniegts šāds dokuments, nu, viņš faktiski izskatās veidlapas formā, ļoti līdzīgi kā mūsu publikāciju vadības sistēmā, varbūt šīs veidlapas arī jāatķeksē dažādi informācija, jānorāda. Un tad tie vispārīgie nosacījumi, kad šis te Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments iesniedzams arī par apakšuzņēmēju, par personas, kuras kvalifikāciju balstās un piegādātāju apvienībā atsevišķi šis dokuments par katru dalībnieku. Jā. Nu, un tad interesanti arī ir paredzēts, kad var iesniegt šo te SPD, kas bijis iesniegt citā iepirkuma procedūrā. Jā, nu, praktiski es neesmu redzējusi, kā tas izskatās. Nu, jā, ir kaut kāda varbūt standarta iepirkumi, kur vienādas prasības, nu, tad var izmantot arī šādu te iepriekš iesniegtu dokumentu. Nu, un šī te SPD forma ir pieejama izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, jā, vai to nosaka šī te regula, un uzreiz varu minēt, ka tie varbūt, kas nav saskārušies ar šo dokumentu vai redzējuši, šo informāciju var sameklēt iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, un arī ir visas atsauces, un ir pieejama arī šī te regula, nu, kurā ir tad arī paredzēta šī te forma. Un pasūtītājiem ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt atbilstību apliecinošus dokumentus. Jā. Un jaunajā likumā šis te nosacījums ir ietverts tieši regulējumā par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir labi, jo maija grozījumos šīs te tiesības jebkurā brīdī pieprasīt šos te pēc būtības pieredzi apliecinošos dokumentus bija ietverti vispārīgā 37. pantā, un varbūt citiem tas radīja neizpratni, un varbūt
gan pasūtītāji, gan piegādātāji sākotnēji varbūt neuztvēra, ka šis nosacījums bija saistīts ar šo te Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tad tagad šis te ir sakārtots un šis nosacījums ir ietverts šajā te pantā pie Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta. Likuma 50. pants runā par piedāvājumu nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. Uzreiz ir jāsaka, ka nosacījumi attiecībā uz piedāvājumu nodrošinājumu un piedāvājumu nodrošinājumu veidi ir palikuši nemainīgi. Tas jaunums nosacītais, kad likumā ir ietverts, ka pasūtītājs var prasīt arī saistību izpildes nodrošinājumu. Ja? Pēc būtības jau praksē tādi arī tika prasīti. Tagad tas ir ietverts likumā, bet likums neparedz šo te apmēru saistību izpildes nodrošinājumu ne termiņu, un tas jebkurā gadījumā ir jānosaka pasūtītājiem. Ja? Tad tāds nosacīts jaunums ir paredzēts šajā te 50. pantā, kurš tad arī runā par piedāvājumu nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. Savukārt 51. pants runā par piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Ja? Ja iepriekš tika lietots termins izvēles kritērija, tagad ir izvērtēšanas kritērija, bet tam jau nav būtiskas nozīmes. Un tad esmu arī izdalījusi divās daļās, un ja sākotnē, kad tika pieņemta arī jaunā direktīva, manuprāt, tika tāda liela ažiotāža sacelta, kad vairs jau nebūs vispār cena kā kritērijs, ja, un kas tad tagad būs, tā gluži nav. Cena nekur arī nav pazudusi, un pēc būtības jau tie paši principi un viss tas pats ir, tāpēc nekādam lielam liekam satraukumam nav pamata, kā jau minēja lekcijas gaitā. Jaunais publisko iepirkumu likums ir ļoti, ļoti skaļi teikts. Jā. Ir, protams, daudz jaunas nianses, bet nekādas tādas krasas izmaiņas jau iepirkuma procedūra veikšanā nav sagaidāmas. Izņemot nākotnē, protams, šo te elektronisko piedāvājumu iesniegšanu. Tā arī sadalās šie kritēriji, kad līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ja, tad ir paredzēti nosacījumi, kad nosaka izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju, piemēram, aprites cikla izmaksas, par aprites ciklu arī turpmākos slaidos es jums pastāstīšu. Vai ņemot vērā tātad cenu vai izmaksas un ar iepirkumu priekšmetu saistīts kvalitātes kritērijus. Un tad arī ir piemēra veidā likumā uzskaitīts kvalitāte, tehniskās priekšrocības, funkcionālās īpašības, ja, ko pasūtītāji jau pēc būtības arī nosakot šos saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijus paredz. Šeit ir tad arī tas jaunums, ko minēju, iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikācija un pieredze, jā, arī var būt kā kritērijs. Tehniskā palīdzība, piegādes nosacījumi un tam līdzīgi. Jā, pasūtītājs izvēlas pats nosaka, ievērojot savu līguma priekšmetu, šos te piedāvājumu izvēles kritērijus. Pasūtītājs var izmantot tikai cenu, pirmkārt jau mazajos iepirkumos, jā, vai protams, procedūrās, un kā tas arī pēc būtības ir tagad regulēts, ja tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem no būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Ja? Jāizpildās šim nosacījumam, tad mēs varam vērtēt tikai cenu. Un vispārīgais nosacījums, kad piedāvājuma šiem te kvalitātes kritērijiem jābūt saistītiem ar iepirkuma priekšmetu, protams, un tas pasūtītājiem ir jāsako līdzi, lai jebkurā gadījumā kritēriji ir saistīti. Šeit ir nosacījums arī likumā tagad paredzēts, ka pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā norāda izšķirošo piedāvājumu izvēles kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja vismaz 2 piedāvājumu novērtējums ir vienāds. Ja. Man ir jāsaka, ka es šeit, šajos slaidos, šajā informatīvajā seminārā varbūt neesmu citējusi visu normu. Norma ir plašāka un arī paredz pasūtītāja tiesības par izšķirošo piedāvājumu izvēles kritēriju noteikt tādu kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām. Ja? Kam interesēs, tad var tuvāk iepazīties ar šo te regulējumu un pagaidām, kā tas būtu praksē. Tā kā prakses nav, mēs arī jums atbildēt nevaram. Es domāju, ja būs kādi jautājumi, tad droši arī varēs vērsties šajā sakarā birojā.
Un kā tad bija līdz šim gadījumos, jā, ir konstatēts vienāds punktu skaits vai vienāda cena, tad mēs savā praksē bijām pateikuši, ka tad pasūtītājs var rīkot izlozi, jā, jo, kaut kā jau procedūra jānoved līdz galam, un tikai tāpēc, kad ir divas vienādas cenas, tāpēc jau visiem darbs ir ieguldīts un laiks, piedāvājums jau ir jāizvēlas. Un tad tīri teorētiski arī šeit varētu būt tā, ka taču arī šī te izšķirošā kritērija ietvaros ir divi vienādi punkti. Tā arī teorētiski varētu gadīties. Un tad tas risinājums arī mēs tā birojā runājot varētu būt, jebkurā gadījumā arī tad tā izloze. Ja? Kaut kā jau pie rezultāta ir jānonāk. Bet tas tiešām droši vien būs ļoti rets gadījums praksē. Ja būs, tad arī tas tiks risināts. Un par aprites cikla izmaksām, var norādīt, ka faktiski izmaksas sadalās tā sauktajās iekšējās un ārējās izmaksās, tā es varētu teikt, jā. Un tās iekšējās izmaksas ir tās izmaksas, kas saistītas ar, piemēram, preces iegādi, lietošanu, apkopi, jā, un tās pasūtītājs arī pats varētu noteikt, ņemot vērā savu iepirkuma priekšmetu, bet, tās izmaksas gan, kas saistītas ar ārējo ietekmi uz vidi, jā, piemēram, piesārņojumu, tas gan faktiski šis te aprites cikls būtu iespējams vienīgi tad, ja viņš tiktu noteikts valstiskā līmenī, jā, tā tas arī rakstīts direktīvas preambulē attiecībā uz šo te aprites ciklu, un diez vai pasūtītāji paši šīs te ārējās izmaksas varētu noteikt vai veidot kādus kalkulatorus. Te es esmu piemēra veidā minējusi ir Valsts reģionālās attīstības ministrijai saistībā ar zaļo publisko iepirkumu sagatavots kalkulators, un tur, ja nemaldos, bija par spuldžu šo te efektivitāti, ja, kam interesē var ieiet, paskatīties, kā izskatās. Pēc būtības, ja pasūtītājs nesaprot un nezin, kas ir aprites cikls un nevar noteikt šādu te metodi, tad droši vien, ka viņi arī nevajadzētu izvēlēties, jā. Bet, informatīvos nolūkos 52. pants runā par šo te aprites ciklu, un tad var paskatīties arī, kas ir šajā te varam sagatavotajā kalkulatorā, un tad jau nākotnē, es domāju, būs sagaidāmi arī skaidrojumi šajā sakarā. Un nepamatot lēts piedāvājums, kas mani priecē, kad pretendentiem kopā ar piedāvājumu vairs nav jāiesniedz izdruka no valsts ieņēmuma dienesta par pretendenta un tā piedāvājumā norādītu apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm. Jā. Jo, tad, kad šis regulējums tika pieņemts, tad arī vērtējot to praksē, secinājām, ka jebkurā gadījumā jau, ja likme neatbilst, tad tas nav pamats pretendenta piedāvājuma izslēgšanai, jo jebkurā gadījumā pasūtītājiem jāvērtē, ir vai nav šis piedāvājums nepamatot lēts pēc būtības, jā. Bet, ir paturētas tiesības, protams, pasūtītājiem, ja viņš šajā sakarā uzskata, kad būtu jāpārbauda, vai piedāvājums nav nepamatot lēts šādu te noteikto darbinieku vidējo stundas tarifa likmi sakarā, viņš var pieprasīt šo te informāciju. Jā. Un vēl regulējumā par nepamatot lētu piedāvājumu ir ietverts arī nosacījums, ka šis te detalizētais skaidrojums, kas ir pašreiz spēkā esošā likuma 48. pantu 2. daļa, kur ir noteikti šie te detalizētā skaidrojuma aspekti, tas varēs īpaši attiekties arī uz pretendenta saistībām pret apakšuzņēmējiem. Ja? Tā ir papildināta šis regulējums. Man pagaidām ir grūti minēt, kā tas varētu izskatīties praksē un kas tās par saistībām ir domātas. Likuma 58. pants runā par elektronisko izsoļu piemērošanu. Un tad ir paredzēts, ka pasūtītājs atklātā, slēgtā konkursā un konkursa procedūrā ar sarunām var nolemt pirms piedāvājuma izvēles piemērot elektronisku izsoli, ja iepirkuma procedūras dokumentos it īpaši tehniskās specifikācijas var sagatavot ļoti precīzi. Jā. Un elektroniskās izsoles objekts, cena vai cenu un iepirkuma procedūras dokumentos norāda
norādītās piedāvājuma elementu jaunās vērtības. Ja, un elektronisko izsoļu veikšanu nodrošina EIS. Ja. Pēc būtības šāds regulējums jau bija likumā, bet jāsaka, ka viņš bija, es tā varu teikt, nedzīvs regulējums, jo gluži vienkārši nebija varbūt šādas te sistēmas, kura ietvaros šo realizēt, un es nezinu arī nevienu tādu gadījumu, vismaz es personīgi, bet, šo te tagad nodrošina EIS sistēma, un, ja ir interese, es domāju, tad var konsultēties ar valsts reģionālās attīstības šo te aģentūru tuvāk par šo, jā, bet, tas jaunums ir tas, ka pēc būtības tagad šādu te izsoli varētu piemērot, jo viņi ir iespēja, ir sistēma, uz kā to realizēt. Jā. Un likuma 59. pants runā par elektronisko katalogu piemērošanu. Jā. Un kas ir tie elektroniskie katalogi? Jā? Pirmkārt jau regulējums paredz, ka pasūtītājs var prasīt, lai piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā kataloga formā, vai piedāvājumā tiek iekļauts elektronisks katalogs. Bet tas ir gadījumā, ja piedāvājumi iesniedzam elektroniski, jā, šāda iespēja varētu būt. Un tad piemēra veidā arī domājot par to tīri praktiski, kas tad šie elektroniskie katalogi varētu būt. Līdzīgi jau EIS sistēma, tāpat kaut kāds kancelēs preču, jā, katalogs. Tad pasūtītājiem ir jāskatās, ja būs šī elektroniskā piedāvājuma iesniegšana, kā šo regulējumu varbūt varēs vai nevarēs piemērot praksē. Iepirkuma līgums. Publisko iepirkuma likuma 60. pants runā par iepirkuma līgumu. Un tās jaunums un tās nianses, kas ir paredzēts jaunajā likumā, kad iepirkuma līgumos var noteikt tiesiskās attiecības starp pasūtītāju, piegādātāju un apakšuzņēmējiem. Ja? Tā skaitā maksājumu kārtība apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā gadījumā. Ja? Par to mēs arī turpmāk parunāsim. Ja? Un iepirkuma līgumā jānorāda arī piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju un personāla piesaistes kārtība saskaņā ar 63. panta regulējumu. Ja? Tātad faktiski jaunajā regulējumā ir lielāka šo te apakšuzņēmēju, lielāka personāla kontrole paredzēta. Un pantā par iepirkuma līgumu šajā 60. pantā arī ir paredzēts, ka pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt speciālus iepirkuma līguma izpildes noteikumus, galvenokārt saistībā ar ekonomiskiem, sociālajiem apstākļiem, inovācijām. Ja tas, protams, ir norādīts tehniskajās specifikācijās un ir vērtēts, un ir saistīts ar iepirkuma priekšmetu, tad to mēs arī varam paredzēt iepirkuma līgumā šādus te nosacījumus, un lai tiešām, ja, piemēram, tas ir izvērtēts procedūras gaitā, lai tas nav tikai formāli, bet arī iepirkuma līgumā tiktu nodrošināti šādi nosacījumi. Un pasūtītājs iepirkuma līguma sagatavošanā var izmantot nozares ekspertu vai organizāciju izstrādātas vadlīnijas iepirkuma veikšanai un līguma slēgšanai, kā arī standarta līgumus. Tagad tāds ieraksts ir likumā, pēc būtības jau jebkurā gadījumā pasūtītājs šo te visu varēja izmantot. Likumā tas ir ietverts tagad, es teikšu tā, uzskatāmības nolūkos, pasūtītāja informētības nolūkos, ka tomēr jūs pasūtītāji varat piemērot standarta līgumus, ja tādi būs. Un, 60. pāns runā arī par līguma publicēšanu. Ja? Tas gan ir jaunums, un ko tad nosaka, kad nevēlākā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu vai uz vienošanās pamatu noslēgt iepirkuma līguma tekstu, ja paredzamā līguma cena ir vienāda ar ministru kabinetu noteiktajām līguma cenu robežvērtībām vai lielāka. Ja? Tātad virs šiem te sliekšņiem tad mēs publicējam līgumu. Mēs publicējam līgumu 9. panta ietvaros rīkotos iepirkumos, ja, un tad virs sliekšņu iepirkumos. Tas posms pa vidu likums nenosaka, kad zem sliekšņu šajos te konkursos
vietējos būtu jāpublicē līguma šis te teksts. No līguma grozījumu gadījumā līguma grozījuma teksts un būtisko līguma grozījumu pamatojums. Jā. Pasūtītājiem būs jāpublicē. Pasūtītājiem tuvāk jāiepazīstas ar šo te regulējumu un jāzina, kad būs jāpublicē šis te līguma teksts. Un arī ir precizēts pants par iepirkuma līgumu vai vispārīgās vienošanās grozīšanu, un tas ir 61. pants. Un ko likums paredz, ka būtiski grozījumi nepārsniedzot 50% no sākotnējās līguma cenas pieļaujami, ja pasūtītājiem nepieciešama papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas netika norādīti sākotnēji, bet piegādātāja maiņa var radīt tehniskus un finansiālus sarežģījumus, un pasūtītājs tos nevarēja paredzēt iepriekš. Un tad jāsaprot, ka pēc būtības tas jau arī nav nekāds jaunums, ka šis nosacījums līdzinājā regulējumā ir paredzēts pie sarunu procedūrām, bet jaunajā regulējumā pēc loģikas viņš ir ietverts arī tur, kur viņam būtu jābūt pie šīs te iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšanas. Jā. Ir arī paredzēts tas, ka ja iepirkuma līguma paredzētā līguma, ja iepirkuma līgumā paredzēta līguma cenas indeksācija, sākotnējā līguma cena ir līguma cena, kas ir indeksēta. Jā. Tas ir tagad skaidri atrunāts. Un pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā saskaņā ar 33. pāntu. Tāds jauns publikācijas veids, tāpēc šeit arī uz viņu esmu atsaukusies. Un 62. pāns runā par personālu un apakšu uzņēmēju nomaiņu un piesaisti. Un tas jaunums regulējumā ir tas, ka šeit tāpēc arī esmu izcēlus un pasvītrojusi, pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla apakšu uzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšu uzņēmējas līguma izpildējā. Kā tad ir šobrīd spēkā esošajā regulējumā? Pretendents ir tiesīgs, jā, bez saskaņošanas noteikto, bet ar pasūtītāju jāsaskaņo tikai noteiktos gadījumos. Jā. Bet tagad nevienā gadījumā bez saskaņošanas ar pasūtītāju pretendents nav tiesīgs veikt personālu vai apakšu uzņēmēju nomaiņu. Jā. Un tad, ir paredzēts, ka pasūtītājs var prasīt personālu vai apakšu uzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem, un pasūtītājs iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumos var paredzēt, ka pretendentam ar pasūtītāju jāsaskaņo papildu personāla iesaiste līguma izpildē. Jā. Tas arī ir paredzēts lielāka šīta kontrole pasūtītāja tiesības. Un piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos noteiktajā kārtībā vai gadījumos. Jā. Tāpēc, ja mēs arī paskatāmies atpakaļ, tad arī šajā te pantā par iepirkuma līgumu, kas tad ir ietverams iepirkuma līgumā, ir paredzēts, kad iepirkuma līgumā jānorāda arī piedāvājumā norādītu apakšuzņēmēju personāla nomaiņas un jauna apakšuzņēmēju un personāla piesaistes kārtība. Ja? Tas ir saistīts ar šo te nomaiņas kārtību. Un pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju maiņai vai piesaistē, ja attiecīgās izmaiņas sākotnēji būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši kritērijiem. Ja? Tas tā kā arī ir loģiski. Un līkuma 63. pāns runā par apakšuzņēmējiem. Un šeit es esmu arī izkopējusi no līkuma 1. panta 1. punkta apakšuzņēmēju, teiksim tā, termina skaidrojumu, kas tad ir apakšuzņēmējs, pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona. Ja, tā tad apakšuzņēmējs. Un pasūtītājs pieprasa, lai pretendents piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Jā.
tad vismaz 10, nevis 20, kā ir tagad, jā, šis te procentuālais slieksnis ir samazināts. Un publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā, un būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nevēlāk kā uzsākot līguma izpildi iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu ar noteiktu informāciju. Ja. Un kas tad ir šajā sarakstā? Nu, tur ir nepieciešams sniegt kontaktu informāciju noteikti, un tad var aplūkot šo te regulējumu tuvāk. Ja. Un tieši tā arī ir noteikti, kad sarakstā ir norādām arī piegādātāja apakšuzņēmēja. Šāds te regulējums ir paredzēts, tātad lielākā apakšuzņēmēja kontrole. Nu, un interesants regulējums, jaunums paredzēts tieši būvdarbu līgumu gadījumā, ja šeit ir uzsvērts. Un, ka pasūtītājs var veikt maksājumus tieši apakšuzņēmējiem pēc tā pieprasījuma par apakšuzņēmēju sniegtiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājiem. Ja? Bet, nu, protams, tad šeit ir jāizpildās priekšnosacījumiem, kad šie maksājumi varētu tikt veikti tieši apakšuzņēmējiem. Un, nu, likumā ir paredzēts nosacījums, ka pirmkārt jau arī iepirkuma procedūras dokumentos būtu jānosaka šī maksājuma informācijas apmaiņas kārtība, ja, un jāparedz iepirkuma līgumā. Un, lai pasūtītājs varētu pirmkārt jau veikt tieši maksājumu apakšuzņēmējam, piegādātājiem, pirmkārt jau ir jābūt pieņēmušam pakalpojumus, ja, vai būvdarbus no apakšuzņēmēja, un apmaksas termiņam ir jābūt kavētam, ja, šim te apakšuzņēmējam. Un tad arī nosacījums, ka pasūtītājs nav izmaksājis visu piegādātājiem pienākošos līguma cenu. Ja, šie te nosacījumi ir jāievēro. Un pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas pasūtītājs informē par šādu pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību. Ja, un ja pārskaita apakšuzņēmējam tieši šo te maksājumu, tad par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu piegādātājiem. Nu, pagaidām praktiski ir grūti runāt, kā tas varētu izpausties praksē un kā pasūtītājiem varētu notikt šī te visa kārtība. To tad rādīs, kā saka, laiks un prakse. Bet nu, šāda iespēja ir paredzēta. Nu, un interesants regulējums 64. pantā iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšana. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, ja iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā pirmkārt jau ar likuma regulējumu, vai līgums nav noslēgts atbilstoši paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski līguma projekta noteikumi. Līguma slēgšanas brīdī piegādātājs bija atbilstoši kādam no izslēgšanas noteikumiem, vai līguma slēgšanas tiesības piegādātājiem nevajadzēja būt piešķirtām būtiska pārkāpuma dēļ. Ja? Un ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, pasūtītājs samaksā par faktiski veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem. Nu, tad uzlūkojot šos te gadījumus, droši vien rodas jautājums, kā pasūtītāji vienpusējas tiesības atkāpties no iepirkuma līguma, faktiski jau ar pašu pasūtītāju varbūt veiktajām darbībām saistītos gadījumos, ja, bet nu, šis te regulējums ir ar mērķi pasūtītājiem pārtraukt pārkāpumu, ja. Viņš konstatēja, jā, varbūt es esmu kļūdījies, un es uzreiz arī pārtraucu šo te pārkāpumu, es viņu neturpinu. Un pret šo te tad arī nevar iebilst piegādātājs, jo tās ir pasūtītāji vienpusējas tiesības atkāpties. Ja? Un tas mērķis ir tikai un vienīgi pārtraukt šo te pārkāpumu. Un iesniegumu iesniegšana iepirkuma uzraudzības birojā. Un iesniegumu izskatīšanas nodaļa tagad ir jaunajā likumā 9. nevis 12. Ja, un tad arī šeit ir attiecībā uz šo pārsūdzību pateikts, ka par iepirkuma procedūrām pārsūdzības aspektā ir uzskatāms
arī 10. panta kārtībā veikts iepirkums, jā, nu tātad tā sauktais B-daļas otrā pielikuma iepirkums, mēs varam saukt kā mums ērtāk, un metu konkursu. Šeit jau kā minēju, metu konkursu var rīkot sākot no 10 000, jā, un ja tādu rīkot, pārsūdzība ir paredzēta arī iepirkuma uzraudzības birojā. Nu, un tāds jaunums, droši vien, kas pasūtītājiem būs jāievēro, kad sūdzību iesniegumu attiecībā uz prasībām iepirkuma procedūras dokumentos, jā, atklātā konkursā un metu konkursā varēs iesniegt nevēlākā 7 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iepriekš bija 10 dienas, jā. Nu, tas varbūt pasūtītājiem kaut kādā mērā varbūt sarežģīs, varbūt kaut kādus savus procesus. Un tad arī ir precizēts likumā, ko faktiski arī iepirkuma uzraudzības birojas praksē piemēro, kad iesniegums iesniedzams arī e-pastam pievienojot skenētu dokumentu. Jā. Nu, faktiski salīdzinājums ar faksu, jā. Un tāpat arī pasūtītājs rezultātus var paziņot e-pastam pievienot skenētu dokumentu, tātad parakstītu rezultātu vēstuli, bet ieskenētu, jo ir bijuši gadījumi, varbūt protesti no piegādātājiem, bet nu, formāli nav šis elektroniskais paraksts. Ja, nu, mēs jebkurā gadījumā ja arī rēķinājām, pat ja pasūtītājs bez elektroniskā paraksta bija nosūtījis rezultātu šādā skenētā veidā, mēs tāpat vienmēr arī skaitījām šo 10 dienu pārsūdzības termiņu. Ja, bet nu, tagad tas ir arī precizēts likumā, lai nerastos šādi pārpratumi. Nu, un jaunums, kas, protams, skars piegādātājs, ir depozīts. Jā. Depozīts un var būt kaut kādā mērā pasūtītājs skars tik tālu, ka depozīts nav jāmaksā apstrīdot iepirkuma procedūras dokumentos nolikumā noteiktās prasības un apstrīdot iepirkuma procedūras pārtraukšanas likumību. Kāpēc es tā saku, ka varbūt skars pasūtītājs, jo ļoti iespējams, ka nu, tad varbūt pretendenti vairāk pievērsīs uzmanību skrupulozāk pētīs nolikumu un varbūt vairāk sniegs iesniegumus tieši nolikuma prasību sakarā, jo nu, par to nebūs jāmaksā depozīts, bet nu, tas ir tikai tāds minējums, bet nu, iespējams, ka sagaidāms. Bet, nu jā, pretendentiem, piegādātājiem jāmaksā depozīts, iesniedzot iesniegumu par rezultātiem. Un tad likumā ir paredzēts, ka vairāki veidi, un depozīts kā iemaksa, vai depozīts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise. Un tad šie depozīta apmēri ir arī likumā noteikti, un depozīta apmēri 0,5% no paredzamās līguma cenas, bet ne vairāk kā 15 000 eiro publisku būvdarbu līguma gadījumā un 840 eiro publisku pakalpojumu piegāžu līguma gadījumā. Jā. Un tad likums arī paredz gadījumu, ko darīt, ja paredzamā līguma cena nav iespējams noteikt, vai tā nav norādīta iepirkuma procedūras dokumentos, nu tad ir noteikti šis konstants depozīta apmērs, tie 3400 eiro publisku būvdarbu līguma gadījumā un 840 eiro pakalpojumu piegāžu līguma gadījumā. Jā. Un iepirkuma uzraudzības birojam būs jāatmaksā depozīts vai jāatgriež tas 5 darbienu laikā pēc likumā noteikti gadījuma iestāšanās. Jā. Tātad, ja iesniegums būs pamatots, nu, depozīts būs atgriežams, ja iesniegums būs nepamatots, depozīts nebūs atgriežams. Bet, nu, likumā noteikti precīzāki gadījumi un precīzāka kārtība būs arī ministra kabineta noteikumos atrunāta. Tādā ātrā solī informatīvos nolūkos izstāstījām par jauno likumu, un es domāju, ka sagaidāms nākamajā pusgadā tad būs arī droši vien lekcijas par konkrētākām tēmām. Pirmais pusgads iepirkuma birojam ir liela noslodze tieši ar šo te jauno likumu, un tad jau precīzāk un praktiskāki piemēri vairāk jau būs sagaidāmi nākamajā pusgadā. Tā ka paldies par uzmanību, veiksmi visiem darbos!